Jā, paldies Tēvs par jaunu dienu, paldies Dievs, paldies par iepriecinājumu, paldies par iedvesmu, paldies par mērķi, paldies par mieru, par prieku, ko pie Tevis var atrast, paldies, Jēzu, ka Tu saki, seko man, un tas ir pats labākais, kas vien var būt sekot Tev, tas ir tik interesanti, tas ir tik unikāli, tik dzīvi. Paldies, Tēvs, par tiem izaicinājumiem. Jā, un arī par tām izvēlēm šajā ceļā, un ka tās visas ir tā vērtas, un ka visā šajā laikā Tu tik ļoti, tik dzīvi sadarbojies ar mūsu brīvo gribu, un Tu uzdod mums jautājumus, Tu aicini, Tu jautā, Tu nevienā brīdī mūs nepiespied vai jā, tas ir viss par brīvo gribu, un jāsēties gars lūdzos, ka mēs arvien vairāk varam iepazīt šo Tēva mīlestību, ka šī brīvā griba nāk tik brīvi no mums, tik ļoti, ka mēs varētu atsaukties Tavai mīlestībai. Es lūdzos, jā, ka Tu dziedini katru vienu no mums, ka Tavs vārds var mūs dziedināt. Kā tāda milzīga mīlestība, kurai mēs varam atsaukties, kad mēs esam arī dziedināti, tad mēs gribam tajā atsaukties, nevis slēpties, nevis kaut kur sastingt, bet pilnā mērā atsaukties tam, kur Tu mūs vadi. Paldies par Tavu vārdu un paldies par šīs dienas psalmu. Un vadi mūs tajā svētais gars visā atziņā, atklāsmē, dzīvībā, kam tas ir paredzēts, kāpēc tas ir Tavā vārda kolekcijā šeit, kas ir atstāta mums. Āmen. 103. dziesma, jeb psalms, Dieva žēlstības teikšana, Dāvida dziesma. Svētī to kungu mana dvēsele un viss, kas manī viņa svēto vārdu. Svētī to kungu mana dvēsele un neaizmirsti, ko viņš tev laba darīs. Viņš piedod visus tavus grēkus, dziedina visas tavas vainas. Viņš izglābi tavu dzīvību no samaitāšanas un pušķo tevi ar žēlastību un apžēlošanām. Viņš pieēdina tavu muti ar labumu, ka tu atjaunojies kā ērglis. Tas kungs izdod taisnību un tiesu visiem, kas top apbēdināti. Viņš mūs un darīja zināmus savus ceļus, Izraēla bērniem savus darbus. Žēlīgs un lēnīgs ir tas kungs, pacietīgs un no liela žēlastības. Viņš ķildu neturēs mūžīgi un nedusmosies mūžīgi. Viņš mums nedara pēc mūsu grēkiem un mums neatmaksā pēc mūsu noziegumiem. Jo cik augstas debesis ir pār zemi, tik spēcīga viņa žēlstība pār tiem, kas viņu bīstas, cik tālu rīti no vakariem, tik tālu viņš liek mūsu pārkāpumus no mums. Tā kā tēvs apžēlojas par bērniem, tā tas kungs žēlo tos, kas viņu bīstas. Jo viņš zina, kāds radījums mēs esam, viņš piemin, ka mēs esam pīši. Cilvēks savā dzīvībā ir kā zāle, viņš zied kā puķa laukā. Kad vējš pār to pāriet, tad viņas vairs nav un viņas vietu vairs nepazīst. Bet tā kunga žēlstība paliek mūžīgi, mūžam pār tiem, kas viņu bīstas, un viņa taisnība līdz radu bērniem. Pie tiem, kas viņa darību tur un viņa baušas piemin, ka tie tos dara. Tas kungs ir stiprinājis savu godības krēslu debesīs, un viņa valstība valda pār visu. Svētiet to kungu viņa eņģeļi, jūs stiprie kalpotāji, kas viņa vārdu izdara, klausīdami viņa vārda balsi. Svētiet to kungu visi viņa spēcīgie pulki, jūs viņa stulāņi, kas dara pēc viņa prāta. Svētiet to kungu visi viņa darbi visās vietās, kur viņš valda. Svētī to kungu, mana dvēsele. Vēlreiz. Dāvida dziesma, svētī to kungu, mana dvēsele un viss, kas ir manī. Viņa svēto vārdu, svētī to kungu, mana dvēsele un neaizmirst, ko viņš tev laba darīs. Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedina visas tavas vainas. Viņš izglāb tavu dzīvību no samaitāšanas un pušķo tevi ar žēlstību un apžēlošanām. Viņš pieēdina tavu muti ar labumu, ka tu atjaunojies kā ērglis.
Tas kungs izdod taisnību un tiesu visiem, kas to pabēdināti. Viņš mūzum darīs zināmus savus ceļus, Izraēla bērniem savus darbus. Žēlīgs un lēnīgs ir tas kungs pacietīgs un no lielas žēlastības. Viņš ķildu neturēs mūžam un nedusmosies mūžīgi. Viņš mums nedara pēc mūsu grēkiem un mums nemaksā pēc mūsu noziegumiem. Jo cik augstas debesis ir pār zemi, tik spēcīgi viņa žēlastība pār tiem, kas viņu bīstas. Cik tālu rīta no vakariem, tik tālu viņš liek mūsu pārkāpumus no mums. Tā kā tēvs apžēlojas par bērniem, tā tas kungs žēlo tos, kas viņu bīstas, jo viņš zina, kāds radījums mēs esam. Viņš piemin, ka mēs esam pīšļi. Cilvēks savā dzīvībā ir kā zāle, viņš zied kā puķa laukā, kad vējš pār to pāriet, tad viņas vairs nav. Un viņas vieta vairs nepazīst, bet tā kunga žēlastība paliek mūžīgi, mūžam pār tiem, kas viņu bīstas, un viņa taisnība līdz bērnu bērniem. Āmen. Pie tiem, kas viņa darība tur un viņa baušus piemin, ka tie tos dara. Tas kungs ir stiprinājis savu godības krēslu debesīs, un viņa valstība valda pār visu. Svētiet to kungu viņa eņģeļi, jūs stiprie karotāji, kas viņa vārdu izdara klausīdami viņa vārda balsi. Svētīt to kungu visi viņas spēcīgie pulki, jūs viņa sulāņi, kas dara pēc viņa prāta. Svētiet to kungu visi viņa darbi visās vietās, kur viņš valda. Svētīt to kungu mana dvēsele. Jā, svētīt to kungu mana dvēsele, mūsu dvēseles. Svētīt to kungu, svētīt to kungu, svētīt to kungu, svētīt. Visi viņa darbi malu malās svētīt to kungu. Vai viņš nav labi darījis mums, vai viņš nav mūs vedis un izvedis un apžēlojis un dziedinājis, vai viņš nav labs. Jā, viņš ir ļoti labs. Jā, Tēvs, lūdzos, ka tu izsūti savus kalpotājus, savus eņģeļus katra viena dzīvē, izpildīt tavu vārdu pie katra viena cilvēka dzīves, un es īpaši lūdzos, ka tu Svētais Gars stiprini šīs attiecības ar tevi, ka mēs zinām, kā izklausās tava balss, ka mēs tevi pazīstam, tu esi personīgi katram vienam no mums. Tas nekad nav bijis domāts, ka tas ir kaut kur kādam vienam priesterim vai vienam, nezinu, tikai mācītājiem, bet tas ir katram vienam no mums domāts. Un es lūdzos, ka mēs to tā arī varam satvert, šo vadību, kad Jēzus saka, seko man. Un tas ir personīgs aicinājums katram vienam no mums. Es lūdzos, ka tiek kā nodibināts šis kontakts ar vien vairāk, ka tur nav nekāds reliģijas gars pa vidu, kas paralizē cilvēkus, apsūdz, vai es nezinu, runā tā, kā nekad Jēzus nerunāt, kā nekad neizklausītos viņa balss. Un, jā, es lūdzos, lai šīs attiecības ir tīras, stiprinātas un ļoti mīlestībā balstītas un ka mūsu dvēsele tam atsaucās, ka mēs pazīstam sava gana balsi, mēs tam sekojam. Vai šai balsī mēs nesakosim, jā, par katra viena ceļu, par manu ceļu, par tavu ceļu, par individuālu ceļu. Lai šī brīvās gribas tā sadarbība, ka tu ved ar vien dziļāk mūsu Svētais Gars tajā, cik ļoti tu iz katra soļa, uz katra soļa sadarbojies ar mūsu brīvo gribu, kur mēs sakam, jā, mums to vajag, jā, es gribu, lai man palīdz, jā, ienāc šeit Svētais Gars, jā, es tev nododu, jā, es padodos tev, Jēzu, jā, es gribu tavu mīlestību, jā, nāc, tu mums esi vajadzīgs, tu esi mums vajadzīgs, vadi mūs, piepildi mūs, mēs nevaram bez tevis. Piepildi mūs ar savu mīlestību, ar savu spēku, ar savu garu, ka mēs varam staigāt, mēs varam savaldīt visādas nevajadzīgas miesas kārības un varam būt šajā pietiekamībā, šajā, ūdenī, šajā upē, kur sākumā mēs mazliet iebridām, pēc tam mazliet jau līdz ceļiem, un kur mūs aicina jau tā kā plūst un peldēt. Padoties un nemēģināt līst atpakaļ krastā, es lūdzos, ka mēs varam būt šajā paļāvībā pilnīgi. Es esmu pārliecināta, ka man tur ļoti daudz ir uzticēšanās, ļoti daudz ir vēl tāds ceļš ejams, bet es saku jā, un es zinu, ka Svētais Gars darīs. Paldies par šo piedzīvojumu, Tēvs, paldies, tas ir tik interesanti, tik unikāli.